Akne mums ir vēl viens ļoti svarīgs orgāns. Tā ir viena, atrodas ķermeņa labajā pusē. Te paribē uzliekat plaukstas, sajūtat, savienojaties domās un pasakat paldies viņai, jo akne pilda vairāk kā 500 dažādu funkciju mūsu ķermenī. Un viena no tām ir detoksikēt, jeb pārstrādāt visu, ko mēs esam uzņēmuši, kas nav labvēlīgs ķermenim. Vai nu tas ir caur pārtiku, caur vidi, caur dažādām smaržām, lietām, arī caur domām, uzskatiem, dusmām. Mani sauc Ināra Lisecka, es esmu enerģija kinezioloģe un dalos zināšanās, kādā veidā mēs paši varam palīdzēt sev. Un jaunā enerģija medicīnas nodarbību ciklā Meridiāni mūsu dzīvības upes mēs iesim cauri 14 dažādiem meridiāniem, sistēmām, kā palīdzēt sev, kā palīdzēt mūsu dzīvībai svarīgiem orgāniem un kādi muskuļi ir saistīti ar šiem orgāniem, kādas emocijas ir saistītas ar šiem orgāniem un arī kādi vitamīni palīdz orgānu sistēmām. Ļoti plašs, ļoti izsmeļošs kurs, ļoti praktisks kurs. Bet tagad uzliekat roku šeit zem labās krūts un izmasējat tepat krūštur līniju, kur dāmām parasti ir, izmasējat. Un sajūtat, vai gadījumā nav jutīgs. Ja ir, tad vēl jo vairāk jums to vajag. Ja ir viss kārtībā, tāpat profilaktiski ļoti labi izmasēt. Jo bieži vien galvas sāpes ir saistītas ar mūsu aknu darbību. Pati akne nesāp. Ja, viņai nav tādu receptoru, sāpju receptoru, ko viņas varētu mums sūtīt un signalizēt palīgā. Nē, bet viņas savādāk signalizē. Un bieži vien galvas sāpes ir tieši saistītas ar aknas darbību. Izsitumi, pumpas, alerģiskas reakcijas saistītas ar to, kā akne spēja vai nespēja tikt galā. Bet mēs varam palīdzēt aknei un arī citām sistēmām harmonizēties, vai nu tas ir caur meridiāniem, vai caur masāžu, vai caur punktiem, vai caur roku kustībām, dažādos veidos palīdzēt. Kādi simptomi liecina, ka mūsu meridiāns vai orgāns ir disbalansā? Kādas emocijas var būt pamatā šim disbalansam? Un pats galvenais, ko mēs paši varam darīt, lai harmonizētu enerģētisko sistēmu, atbrīvot emocijas un atjaunot veselību, par to ir iespēja apgūt jaunā nodarbību kursā Meridiāni tavas dzīvības enerģijas upes. Apgūsiet 14 meridiānus un kā ar efektīvām metodēm palīdzēt veselībai un pašsajūtai atjaunoties. Papildus būs iespēja apgūt enerģētisko testēšanu, lai noteiktu, kur ķermenī ir disbalans un kādu metodu visefektīvāk izvēlēties. Kā arī, kas ir tas, kas mums iespējams traucē vai rada disbalansu. Tātad notestēt, kur ir problēma, un tas var būt, piemēram, arī apģērbs, tas var būt ēdiens, ko mēs ēdam, var būt rotas, var būt kaut kas vidē. Un vēl papildus bonusā būs iespēja apgūt metodi, kā atbrīvoties no emocijām, kas mūsu enerģētiskā sistēmā ir iestrēgušas pēc mūsu kaut kādiem pārdzīvojumiem. Vai arī, ja ir kādi esoši šī brīdī notiekoši, tad kā mēs varam atbrīvot šo enerģētisko spriedzi un līdz ar to atbrīvoties no šīm emocijām. Priecāšos tikties ar jums nodarbībās. Visa informācija detalizētāk par nodarbībām ir pie šī video.